Šodien es gribēju ļoti īsi parunāt par tēmu, kas saucās vientuļie vilki. Es esmu ievērojusi visādās vietās, un it sevišķi arī tādos tā kā randiņu aplikācijās un vietnēs un visur. Kādreiz arī, kad es lietoju, tad es ļoti daudz redzēju šos cilvēkus, kas uzliek sev to šablonu. Es esmu vientuļais vilks, vienkārši daru savu lietu. Ja? Vismaz tāda sajūta rodās, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku šādi dara, uzliek sev šo zīmogu, es esmu vientuļais vilks. Tāpēc es gribēju mazliet par to parunāt. Šāds zīmogs mums rada savu identitāti, un nevienmēr tas ir produktīvi. Nav nekas ļauns vai baigi slikts, ja tu pieņem, ka tu esi vientuļnieks, jā, vientuļais vilks un viss. Bet, ja, teiksim, tas tevi attur no sava tā kā bara meklēšanas, jo cilvēki tieši tāpat kā arī vilki, kas ir kā simbols šim izteicienam, ir bara dzīvnieki. Un cilvēks viens pats vientuļš dzīvojot, krīt dabiski depresijā, viņš nejūtas laimīgs, un tieši tāpat arī vilki, viņi ir vieni atsevišķi no sava bara tikai tajos brīžos, kad viņi dodas meklēt savus tā kā pārošanās partnerus, vai ir izlēmuši tā kā veidot savu šo baru kādā citā teritorijā. Tikai tajos brīžos vilks ir viens pats. Pārējā laikā viņi dzīvo, medī, visu dara kopā barā. Un cilvēkiem būtībā ir tieši tāpat. Mums, protams, ir savs gaumas. Kādam pietiek tikai ar vienu cilvēku, ja, kurš labi mūs tā kā saprot, mēs varam darīt kaut kādas lietas kopā. Kādam vajag tur veselu baru vai publiku, būt dažiem pat pasaules slaveniem, ka lielākā daļa no cilvēces viņu zina. Tas mums atšķirās, bet visiem mums vajag kādu šo cita cilvēka kompāniju. Un tie, kur ir atzinuši sevi par vientuļiem vilkiem, viņi ir tā kā, cik es esmu novērojis, vienkārši mēģinājuši neveiksmīgi atrast šīs saiknes ar cilvēkiem, kas nav pietiekami tā kā viņiem līdzīgi, viņiem nesaskan kaut kā komunikācijā, un tad viņi padodās. No šīs sliktās pieredzes viss, mani neviens nesaprot, es nekur neiederos, labi, tad es būšu vientuļais vilks un beigšu meklēt tā kā citus cilvēkus, bet tai pašā laikā, viņiem šī vēlme jau tomēr saglabājās, un tāpēc arī ir pilns viss šīs aplikācijas tur ar vientuļajiem vilkiem, kas, kāpēc tad, ja viņiem nevienu nevajag, viņi tur ir, jo viņiem īstenībā vajag. Tad, mans aicinājums, protams, droši drīkst paturēt šo statusu un darīt un dzīvot vientuļnieku dzīvi, ja tā tiešām jūtās pareizi priekš sevis, bet ja nē, tad vienkārši pievērsties šīm lietām, pāanalizēt šīs pagātnes pieredzes. Kas tieši nesaskanēja, kādas vajadzības tur netika apmierinātas, kas notika ar šīm pagātnes pieredzēm, ar tiem cilvēkiem, tiem mēģinājumiem, kas tur īsti nesanāca. Un tad no šīs informācijas, kas ir ļoti vērtīga, ja, tad pēc tam tu vari pameklēt idejas, kaut kādu stratēģiju, kā varbūt saprast, kas būtu būtiskāks, kas ir šīs lietas, kas tiešām tā kā ir galīgi nē, un kas ir tās lietas tev, kas palīdzētu veidot saikni ar cilvēkiem, un kas ir tās lietas, kas nekādīgi, tur būtu vienkārši pārpratumi, drāma un nekas cits. Šīs lietas atrodi un tad padomā, kāda stratēģija, kur tu varētu atrast cilvēkus, ar kuriem tev saskanētu. Bet, jā, mans aicinājums ir, ja tev ir kaut kāda tā kņudoņa, ka tu neesi tas, tu nejūties tik laimīgs, būdams vientuļais vilks, tad padomā par šīm lietām, pameditē un risinājums noteikti atradīsies.